Jā. Un tas nozīmē, vai cilvēkam būtu jāatbalsta karš vai jāņem ierocis. Tas nozīmē, ka mīlestība ir tā pazīme, ja, sanāk? Jāņem Evanģēlijas 13. nodaļā ir runāts, ka pēc tam visi pazīst jūsu mācekļi, kad ir mani mācekļi, ir jūs mīlestības savās. Nu, šeit man jums jāpiekrīt, jo katoļu viduslaikos diezgan daudz sliktas lietas ir darījuši. Jā, tas ir svarīga pazīme, kad Jēzus runāja nevis par to, ka kaut kā ir apģērbs vai kaut kas cits liecinās par viņiem mācekļiem. Ir darbi, vai ne? Jā. Darbi. Tas nozīmē, ja darbi ir slikti, tad reliģija nav tā kā Dieva atbalstīta. Tā varētu teikt? Varam arī tā uzskatīt, jā. Pieņemsim, kāds ir ļaunākais grēks, ko varētu nosaukt, ko tiešām Dievs nevarētu atbalstīt? Protams, ja mēs paskatāmies Salmāna pamāšu, tas liekas paņemt īdo blakus. Man arī telefonā, bet šobrīd es liekas pārslēgšos. Uz austiņiem pēc var atvērt savu. Salmāna pamācības es atvēršu, un tad mēs varam izspriest, vai Dievs var piedot jebkuru grēku. Un kādas ir tādas prasības, lai viņš varētu piedot. Un šeit ir teikts, ka slēpj savus pārkāpumus, ja tiks neveiksmi, bet tas, kas tajos atzīstas un vairs tā nerīkojas, izpelnīsies žēlastību. Es pareizi saprotu, ka jūs esat, es taču pareizi pazvanīju Jehovas liecinieki, vai ne? Jā. Mani sauc, jā. Vārdu es diemžēl nezinu, man neteicu. Bet tas nozīmē, ka jūs neslēpjat savus grēkus un atzīstaties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs neslēpjam. Ja es esmu kaut ko darījusi, es griežos pie Dieva lūgšanas, lūdzu piedošanu. Ja ir iesaistīti citi cilvēki, es tad runāšu, un centīšos tā nerīkoties. Tad cilvēks var piedošanu. Bet pieņemsim, ja reliģija slēp savus grēkus, kā to, ka tur katoļu baznīca, tiešām es varu apgalvot, ka ir ļaunas lietas darījusi, ja? Un ja slēpj un neatzīst, tad viņa noteikti nav no Dieva. Tā ir vai nav? Kā baznīca šeit ir par cilvēku runāts. Par baznīcām, par ticībām ir arī Bībelē runāts, un Jēzus savā laikā ļoti bargi izteicās par raksta mācītājiem un farizējiem, kuri kā mācīja, tad teica, uz viņu darbiem neskatieties. Un Jēzus ļoti skarbi par viņiem runāja, viņš tur par oķu dzimumu pat nosauca, viņš tur, Tad kā ir? Es tā diezgan konkrēti pajautāju, bet nesapratu. Tad, ja reliģijas darbi ir slikti, pieņemsim, ja? Kā mēs to zinām par katoļu baznīcu, tiešām, ja tā bija viduslaikos, tad tas nozīmē, ka viņi nekādā veidā nevarētu būt Dieva atbalstīt. Jā. Tā ir taisnība. Ja kāda ticība dara kaut ko pretrunā Dieva likumiem, vai cilvēks, tad līdz ar to viņš nostājās pretējā pusē. Tad man ir jautājums, kāds ir, katoļu baznīca ir, teiksim, ko es zinu, krustakaros piedalījusies. Kāds ir ļaunākais grēks, ko cilvēks varētu izdarīt? Kaut ko Dievs nevarētu, teiksim, ja mēs reliģijā atrastu šo grēku, tad tā būtu, tiešām pazīme, ka tas nē, tad šī reliģija nē. Tad jūs gribat ne tādā cilvēku plānā, bet šķetināt reliģijas skatīties, vai tas atbilst vai ne? Es gribu vienkārši saprast, ko Dievs vēlas un kur ir patiesība un kaut kas tāds. Jo reliģija viņiem ir apakšā zem tā ir cilvēki. Cilvēki, kuri ir kaut kādas mācības ieviesuši, varbūt citas. Tad es varētu būt tālāk, es atvainojos, ka pārtraucu vienkārši šo te, vai es varētu turpināt būt katolis,
un būt Dieva atbalstīts. Svarīgi ir jūsu darbi. Tikai un vienīgi. Bet, lai jūs varētu... Man draugs, tas kaimiņš teica, ka man obligāti jāiet pie Jehovas lieciniekiem, ja es gribu izglābties. Sākumā jums ir jāpēta Bībeli, lai jūs uzziniet, kādas ir Dieva prasības, un cilvēks, kas pilda Dieva prasības, tad viņš būs Dieva. Bet man draugs tā pareizi pateica vai nepareizi, es tā nesapratu. Nu, tā doma jau princips jau pareizi, kad jums ir svarīgi pildīt Dieva likumus. Bet es varu pildīt Dieva likumus katoļu baznīcā. Vienkārši viņš man teica, ka mana reliģija ir nepareiza, un man ir jākļūst par Jehovas liecinieku. Un tagad es tādēļ es jums uzzvanīju, jo es mazliet tāds sašutis. Jā. Jums pašam ir jāpārliecinās, vai jūsu ticība atbilst tam prasībām, kādas ir 1. gadsimtā jums pašam. Un es jums varu aizsūtīt saiti, tur ir tāds interaktīvs Bībeles kurs, kuru var cilvēks viens pats pētīt, vai var pētīt ar kādu instruktoru, tas ir bezmaksas kurs. Un tur ir daudz dažādas tēmas, kur ir atlasīti panti par konkrēto tēmu. Un tad jūs varat spriest, tad lasīt, pētīt. Bet tas būs tā kā pierādījums tam, tas, ko jūs sūtīsiet, tas būs tāds tā kā pierādījums tam, ka man jākļūst par Jehovas liecinieku, vai kā? Cilvēks pats izlēma, vai viņš to vēlās, jo... Bet tas būs par to, ja? Par Jehovas liecinieku var kļūt cilvēks, kurš zina, kādas ir Dieva likumi, viņš tos pilda. Piemēram, mums neviens nevar kļūt par brāli vai māsu, ja viņa, pieņemsim, nav reģistrētā laulība, vai viņu uzņēmums nemaksā nodokļus, Man ir jautājums, vienkārši es frizieris esmu un strādāju kazarmās. Es varētu būt Jehovas liecinieks vai ne? Jums ir kaut kādas profesijas, kas ir atbalstāmas vai nav atbalstāmas? Es tādu nesaprotu, jūs tagad sākat uzskaitīt. No cilvēks, ja Dievs saka, ka nedrīkst nogalināt, tad es, piemēram, nevarētu būt karavīrs. Es neesmu karavīrs, es vienkārši frizieris kazarmās. Jā, jūs jau neko sliktu nedariet, droši atcietties. Bet es esmu dzirdējis, ka starp Jehovas lieciniekiem ir izslēgti tie, kas kazarmās par frizieriem strādā. Kazarmas tas ir militārajā dienestā. Kazarmas tas ir militārā dienestā, ja? Nē, man vienkārši ir individuālais uzņēmums, man ir līgums ar un visu. Es neesmu militārajā dienestā. Tur ir problēma vai nav? Jūs gribat, lai es tas jums pašam jāizspriež pusē, ja jūs vēlaties. Vienkārši man teica, ka, lai es izglābtos, man ir jākļūst par Jehovas liecinieku, bet viņš man vēl teica, ka tā kā tu griez matus karavīriem, tad tu nomirsi. Tā ir vai nav? Jūs jau ierocis neņemat rokā. Es neņemu. Jūs nestrādājat arī tādā militārajā, tad es domāju, jūs esat individuāli, vai? Tad jūs uzskatāt, ka tam nevajadzētu būt problēma? Tāds manējais viedoklis no malas, bet tas, ka es atkal iesērčoju Google un atradu, ka tā ir problēma priekš Jehovas lieciniekiem, ka tur, pieņemsim, jums ir tāda, es pareizi saprotu, ir tāda, tā kā izdzīšanas prakse, viņu sauc izslēgšana. Un ja tu, teiksim, esi frizieris kazarmā, ka tevi, vai pieņemsim pat tarakāns indēja kazarmā, viss ar tevi ir āmen. Tā ir taisnība, vai ne? Neko tā nesaprotējis. Jūs esat internetā pētījuši to, vai es nepareizi atradu, vai kas notika? Tarakān, redziet, ne visu, ko raksta internetā, visam var ticēt, Tas, ko jūs man sūtījāt, jūs teicāt, jūs man informāciju sūtīsiet.
Tas būs no interneta vai no kurienes? Jā, tas ir internetā. Visam, ko internetā raksta, var ticēt. Nu, tā jūs pārliecināties, vai tas ir. Kā mēs varam pārliecināties, vai tas, ko jūs sūtat, ir taisnība vai nē? Tad ir Bībelē. Tad par tarakāniem arī būs Bībelē? Kāds saka, es par Nu kā? Nu es saku, ja es esmu frizieris kazarmā, tā ir problēma vai ne? Par to Bībelē mēs varam atrast vai nevaram atrast informāciju? Bībelē par kazarmām droši nav tāds teikums, jā, ja tas ir pārāk kazarmām, tad... Ja īstenībā ir tā, ka Jehovas liecinieki pakļauj emocionālajai vardarbībai cilvēkus tikai par to, ka viņi frizē citus kazarmās. Kā jūs to novērtējat? Kā jūs to novērtējat? Iesakot, ka iepazīsimies, jūs pasakiet savu vārdu. Jā, mani sauc un jūs kā? Jā. Ļoti patīkami. Es tad domāju, ka es zinu pat jūsu uzvārdus. Jā, lūdzu. Jā, tad varētu arī savu uzvārdu. Mani sauc. Nu, jā, tad tā es arī domāju. Tā manā lietās, jā. Nu, droši vien tad jūsu motīvi Visdziļākie motīvi pētīt Bībeli. Un man ir jautājums, es jums uzdevu jautājumu, uz kurus īstenībā neatbildējāt. Kāds ir visļaunākais grēks, kas varētu iezīmēt to, ka reliģiju nevada Dievs? Un es uzskatu, tā ir pedofīlija. Viens no. Un ja reliģija slēp pedofīliju, pieņemsim, kā Austrālijas komisija, tad kāpēc Austrālijā ir 1800 izvaroti bērni, 1000 pedofili un neviens iesniegums policijā? Manuprāt, jums ir vairāk jāskatās fakti. Es jums ieteiktu, vai mēs varētu sadarēt uz 1000 eiro, ka šie fakti ir patiesi? Jā, es nevēlos runāt. Tādēļ, ka Jūs baidaties? Es esmu redzējis. Ja šie fakti ir patiesi, ko jūs izdarīsiet? Es viņiem neticu, tāpēc es... Kāpēc jūs neticiet? Bet jūs taču viegli varat pārbaudīt. Ir taču internets, jūs teicāt. Jūs pat internetu lietojat un sūtat interneta saites citiem. Tad jūs varat pārbaudīt, vai tā ir taisnība. Vai tiešām Austrālijā Jehovas liecinieki slēpa pedofīliju? Man vienkārši jautājums, ja tā būtu taisnība, ko jūs darītu? Hipotētiski. Jūs atbildi? Nav. Nomet. Izdomāsies. Labi. Jā. Labi.